Čau! 4. Rasens TV epizode beidzot ir klāt, un es esmu atpakaļ. Ir brīvlaiks iestājies, mēs varēsim atpūsties, izgulēties, un tāpēc es ieteikšu to šajā epizodē 5 lietas brīvlaikam, kuras noteikti ir jāizdara, lai brīvlaiku tērētu produktīvi. Un pirmā lieta, kas mums visiem asociējas ar brīvlaiku, ir pankūku cepšana. Mēs varam cept un ēst pankūkus gan brokastīs, pusdienās, vakariņās, launagā, dot tās mammai, tētim, omei, opapam, visiem iespējamiem cilvēkiem. Un, ja godīgi, šī būs pirmā reize, kad es cepšu pankūkus pats. Aiziet! Sveicināt manā virtuvē! Beidzot varēsim uztaisīt kaut ko paēst. Tātad, es patiesībā nezinu, ar ko ir jāsāk. Laikam jāieslēdz ir puīts. Tā, maks min 5. Tomēr 5. Nu, mēs sāksim ar olām. Tā, aiziet. Otrā ola. Aiziet. Šis mums ir rasens, parastais rasens, vienkārši ideāli piemērots pankūkam. Vēl pievienosim miltus klāt. Nu tad cukuriņu nedaudz. Galvenais saprast, kur ir cukurs, kur ir sāls. Tā. Pagaidām tāda maza masa tā veidojas. Tā, šķipsni, cukuru un šķipsni sāls. Es zinu, kā 21. gadsimta paudze to cukuru visu laiku. Jā, kunkuļi mums te ir. Bet nu gan jau būs vēl. Tā, jau sāk, vajag mazāk nolikt, mazāk. Sajūts vienkārši izcils. Tādas emocijas, vienkārši viss ir. Ūdeni, vispār ūdeni. Pareizi, es ūdeni vispār neliku. Es pilnīgi par ūdeni aizmirsu, ka man te tāds ir, bet ūdens man daudz ko atviegloja. Labi, sāksim. Tātad izpudināsim eļļu pa pannu un liesim virsū. Mums ir zupas karot. Paņemam tā kausiņā nedaudz. Super, ideāli. Pirmā pankūka. Nu tā, tagad gaidīsim. Skatīsimies. Aiziet lūdzu, perfekti. Gandrīz perfekti, nē, nav perfekti, bet nu labi nekas. Pankūks, kā saka, garša nemainīsies no tā, kā pankūka izskatīsies. O, smarža aiziet. Ja aiziet smarža, tad pagaidīsim vēl nedaudz. Un liksim. Ok, pirmā pankūka jau, protams, nesanāca tik skaista. Tagad paņemsim lielāku kausiņu, tagad man jau ir pieredze. Un tagad es tā kā filmās šefpavāri taisīšu plāplīti tā. Nu, lūk, otrā pankūka jau pavisam daudz skaistāk. O, deg jau. Apgriežam, tas tāda nodegs. O, skaista. Salīdzinām pirmo ar otro. Ir jūtama atšķirība. Bet mēs turpināsim. Aiziet 3. pankūka, 4. pankūka. Tā, un fiksi. Ņemam vēl vienu kausiņu. Tagad gaidam. Es domāju, uzgriezīsim uz 5 mierīgi. Tātad pēdējā pankūka tiek cepta. Eļas vispār nav vairs. Ai, būs tak labi. Tā, nu ko, mūsu visskaistākajai pankūkai ir jāuzliek virsū ievārījums. Tā. Karsts. Labi. To ir pagaršošu pankūku, kuru pirmo reizi dzīvē gatavoju. Ievārījums tek ārā. Ļoti laba. Nu ļoti labi, tiešām. Tātad man ir talants cept pankūkus. Es tikko atklāju jaunu talantu. Super vienkārši. Aplauss studijā. Nu ko, pankūks izcepu, bija garšīgi, tas bija liels izaicinājums, bet es esmu apmierināts ar rezultātu. Un tas, kas jāizdara pēc pankūka cepšanas, ir jāķerās pie saviem vaļaspriekiem. Un man viens no tiem ir fotografēšana, tāpēc iesim ārā fotografēt. Tagad mēs ejam foto pastaigā. Man šeit patīk tas, ka te ir pelēki zili toņi. Tas, manuprāt, izskatās labi. Bet nekad nevar zināt, tāpēc jāpaskatās kameras objektīvā. Nē, tomēr te nekā nav. Nu redziet, kā jau es iepriekš teicu. Dažreiz izskatās, ka būs kaut kas skaists, bet patiesībā nav. Ejam tālāk. O, tramvai fočēm. Fiksi tramvai. Nesanāca.
Un nevienmēr fotografijas arī sanāk. Tā, paskatīsimies. Tā, bikini citādāk rakurs. Šī bilde man patīk. Vismaz viena ir sanākusi. Bildes ir tā kā ķert Pokemonus. Tikai Pokemonus vairs neviens neķer, bet fotografē un turpinās arī to darīt nākotnē. Un arvien vairāk. Tas, ka es esmu pietiekami garš, ļauj man arī nofotografēt, piemēram, ielu uzrakstus. Laurai to izdarīt nebūtu tik viegli. Pikiņi augstāk pacel. Ziniet, kāpēc man patīk fotografēt lietainā laikā? Pirmkārt, viss izskatās citādāks kā saulē. Saulē fotografēt ir vissliktāk. Un pusē lietainā laikā visa iela izskatās kā viens liels spogulis. Citur tīrāks, citur netīrāks, bet spogulis ir. Reku ļoti labs kadrs būtu, ka man apliet ar ūdeni. Zaļā gaisma simbolizē spēku, brīvību, pavasari. Šobrīd ir jau marts. Pavasaris ir iestājies, tāpēc luksofors minimāli simbolizēs to. Fotoaparāts ir viss labs un nevajag bendēt tehniku, tāpēc lietainā laikā sanāk labas bildes, bet riskēt tomēr tik ļoti nevajag. Un aiziet jūs arī, pabildējiet kaut ko brīvlaikā ārā, tā ir unikāla iespēja, jo jums nav skola, jūs varat fotografēt kā saule aust, arī ļoti smuki kadri. Bet es novēlu jums, lai jums nebūtu šāds laiks tajā brīdī, kad jūs fotografētu. It īpaši, ja jums nepatīk lietus, jo man tā pa vidam, man lietas arī patīk. Viss, ejam darīt nākamās lietas. Dažas labas fotogrāfijas ir uztaisītas. Ja kas izēj arī tu ārā brīvlaikā, pafotografē kaut ko, ieliec savā Instagramā ar hashtag RasentsTV un varbūt tu tiksi nākamajā epizodē. Vēl viena ļoti svarīga lieta, kas ir brīvlaikā jāizdara, kaut kas jāiestāda, jo gal galā ir pavasaris. Kaut kāds tomāts, gurķis, varbūt puķe, tāpēc ķersimies pie tā un skatīsimies, kas man no tā sanāks. Man tagad nav ideja, ko iestādīt, tāpēc šeit ir ļoti daudz sēku, un mēs izvēlēsimies kaut ko. Super! Vispār. Podiņi te mēs atradīsim kaut ko, ko mums vajag. Tā kā mēs par dabas aizsardzību esam, atradīsim tādas podiņas, kas nav no plasmasas, bet gan no papīra, no pārstrādāta papīra. Lūk, super! Šie gan maksā lētāk, gan ir labāki. Mēs varbūt kaut ko no dārziņiem iestādīsim vai kaut ko, ko varētu apēst. Tas tādi nav iederīgi. Tā, gurķi. Gurķi mums ir. Varbūt tomātus atradīsim. Gurķi būs šeit. Varbūt nevienmēr vajag pirkt tirgu dārzeņus, bet pašam izaudzēt. Tas, protams, ir sarežģītāk, bet ir tā vērts. Nopirkts ir. Tagad atliek pats galvenais un sarežģītākais – iestādīt. Tāpēc ejam. Mēs veikalā Kurmītis nopirkām maisiņu ar visādām lietām stādīšanai, un tad mēs ķersimies klāt pie pašas stādīšanas. Sāksim ar podiņiem. Tā, kas mums te vēl ir? Mums ir 5 podiņi kopā. Maisiņi pagaidām atliksim. Tad šie laikam ir lociņi. Ideāli. Varēsim loksēst un būs piedāvām arī vitamīni. Te mums būs kastītes. Pats galvenais, protams, augsne. Šī te ir tāda augsne, ja tu iepriekš par to neesi dzirdējis, kur tu aplej ar ūdeni un tā kļūst tāds maisiņš, kurā var pa taisno audzēt. Viņš šobrīd ir ciets, tā kā tableta tāda, bet pēc tam tā būs kūdra. Tā kā, lūk, mums ir tāda arī kastīte. Pats galvenais, kas, protams, ir čili piparsēklas, gurķu sēklas, kā tad bez tomātiem. Cimdi mums ir. Tā, mums ir jāuzvelk cimdi. Tātad ideja sekojoša. Mēs ieliksim šajā plasmas trauciņā šo sākumā, lai iebērtu zemi, augsni un neaizbērtu uz galda visu. Tā kā cerams, ka galds paliks puslīdz tīrs. Griezīsim vaļā augsnes paciņu.
bērsim iekšā. Centīsimies visu darīt rūpīgi. Tā, pieprasēsim un turpināsim. Zemes par daudz nebūs, par maz gan, tāpēc šis podziņš būs gatavs. Tā, podziņš šobrīd traucē skatam, tāpēc mēs arī paņemsim augsni prom un sāksim šos likt iekšā. Tātad lejam iekšā ūdeni. Tā tipiskā situācija, kad lej kaut ko iekšā. Un skatieties, kā aug uzreiz, tas, par ko es teicu. Tu uzlej ūdeni, un tie uzreiz sāk augt. Un aug vēl lielāki. Un jau šādos maisiņos kūdras mēs varēsim stādīt iekšā. Apliesim arī otru. Ar laiku ūdens iesūksies, augi to izmantos, jeb sēkliņas, jo sējam jau mēs sēklas. Paldies par šķīvīti. Mēs tur saliksim visus podziņus. Ideāli vienkārši piestāv pēc krāsas arī. Ļoti labi. Protams, mums vajag pirms sēšanas zemi samitrināt. Tā. Tagad mums vajadzēs kaut ko, ar ko varētu uztaisīt neliels padziļinājums augsnē, bet no sākuma mums vajag izlasīt, kas ir rakstīts uz iepakojuma, jo šeit vienmēr tas ir apzīmēts. Lūk, gurķiem būs nepieciešams 1,5 līdz 2,5 centimetriem. Ņemsim vidējo 2 centimetri, kas kaut kā tā būs. Aiziet, šeit mums nāc gurķi. Tur var likt 5 sēkliņas. Jā, viss kārtībā. Es domāju, ieliksim vienā bedrītē vairākas sēkliņas, jo, ja nu neuzdīgs, tad nebūs tik ļoti žēl. Gurķu sēkliņas diezgan lielas, tā kā ar tām nekāda problēma nebūs. Kad sēkliņas ir mazas, tad gan nav labi. Tagad mēs uzrakstīsim, kas tur ir iekšā. Neiedziļināsimies, kas tur par gurķiem konkrēti, vienkārši gurķi, viss. Tālāk ķersimies pie tomātiem, aiziet. Tā, visas iesējam. Varbūt ir pat daudz, bet nu pēc tam atausīsim. Tomāts. Tā ir daudz labāk. Gurķis, mistrs, tomāts. Tā. Nu ko, mums ir palikuši pipari. Te mums pat komplektā nāk speciāls, ko uzprausti. Ideāli. Paldies visiem sēku ražotājiem, kas tādus liek klāt. Divi, trīs. Tagad ir sīpoliņi. Es pieļauju, ka tas augs visātrāk. Būs tīri tā augšņi. Tā. Un tos apsmidzināsim. Pēc tam, protams, visu arī apliesim. Galvenais to neaizmirst izdarīt. Tā, šo ņemsim šeit. Mums ir 3 kastītes. Mums šeit ir lielā krese. Šis būs īpašais augs joret. Nu ko, mēs esam iestādījuši visu, ko vēlējāmies. Tagad atliek gaidīt, kad tas viss uzdīgs. Mēs esam uztaisījuši fotogrāfijas, izcepuši pankūkas, iestādījuši augus. Tagad jāizdomā, ko vēl tādu varētu izdarīt, jo es jau pateicu, ka 5 lietas būs. Pareizi, mēs varam uztaisīt videoklipu. Šodien es tev parādīšu, kā uztaisīt foršu video. Varbūt YouTube kanālam, Instagramam vai vienkārši aizsūtīt to saviem draugiem. Tas, ko es tev ieteiktu noteikti, ja tu gribi taisīt YouTube videoklipu, uzraksti scenāriju. Es zinu, ka tas ir garlaicīgi, tev nevajag šo scenāriju lasīt no lapiņas, bet tas tev tiešām uzlabos videoklipu. Jo, kad tu improvizē, tev šķiet, ka tev sanāks ļoti labi, bet patiesībā var sanākt tā, ka tu neko nevarēsi pateikt. Tāpēc labāk uzraksti visas savas domas, ko tu gribi pateikt videoklipā uz papīra,
tad ieskaties tajā un runā. No paša sākuma tev vajag izdomāt tematu, par ko būs tavs videoklips, apdomāt idejas, ko tu varētu iesaistīt tajā videoklipā un vispār, ko tu tajā parādītu. Ar ko es ieteiktu sākt taisīt video, ir ideja. Un ideja ir ne tikai pats video nosaukums, bet arī sīkas un netik sīkas detaļas, ko tu videoklipā pastāstīsi. Piemēram, tavu video ideja būs par zāles pļāvējiem. Tu vari izdomāt, ka tu pastāstīsi par pļaumašīnām, par trimeriem, par robotiem, kas pļauj zāli, es nezinu, varbūt par teiso mašīnām, kas brauc un visu nopļauj. Un tad tu vari šiem pamattematiem videoklipam izdomāt vēl kaut kādas sīkākas sadalījumus. Pieņemsim, man ir par pļaumašīnu, es pastāstīšu, kas man vislabāk patīk pļaumašīnā un kāpēc es izvēlos pļaut ar pļaumašīnu, nevis ar trimeru vai robotu. Scenārijs lūk man ir, te es parasti uzrakstu precīzu tekstu, bet vienmēr, kad filmēju video, es to nerunāju. Es tikai ieskatos un tad izdomāju, kā šo tekstu varbūt paplašināt, uzlabot un norunāju brīvi, kā tagad. Un tad tu ķeries pie video filmēšanas. Piefilmē kaut kādas sīkākas detaļas, kaut kādas knifiņus. Tas noteikti palīdzēs un uzlabos tavu videoklipu. Tad, kad video ir gatavs, tas noteikti ir jāmontē. Par montēšanu es tagad visu nestāstīšu, tur tu noteikti vari atrast tutorials, gan kādas programmas izmantot, un tur visu sīki izstāstīs. Bet pats galvenais ir montēt un piestrādāt pie sīkām detaļām. Ja tu esi uztaisījis kolosālu video un to gribi ielikt YouTube, ar to viss darbs nav beidzies, jo, lai tavu video kāds atrastu un noskatītos, tam ir svarīgs labs nosaukums un labs baneris, kas atbilst video tematam. Un tas arī īsts ieskats. Galvenais ir nesatraucies par to, ka tev sākumā nebūs tik daudz skatījumu. Vienkārši centies, taisi un ar laiku tev izdosies. Man tikko pienāca paziņojums, ka piektdien, 15. martā, ir starptautiskā miega diena. Tāpēc obligāti, kas ir jāizdara brīvlaikā, ir jāizguļās. Jo kad tu vēl izgulēsies, pēc tam sāksies skola un to izdarīt īsti nevarēs. Tāpēc visi ejam gulēt. Pagaidi, tāpēc uzspiedi like šai epizodei, abonē Rasens TV kanālu un tagad tu vari droši iet gulēt. Čau!